Būtībā jau pamatnozara ir piensaimniecība, un tā otrā nozara ir graudkopība. Ja, teiksim, visu laiku šī graudkopība mums bija nepieciešama ganāmpulkam, jo pārsvarā visus graudus izmantojām lobarībā, tad kādus pēdējos 5 gadus, kad sākām kukurūzu audzēt, tad šie graudi jau vairs netiek tik daudz atstāt ganāmpulkā, bet pārdot. Bet kopumā apsaimniekojam ar 550 hektāriem, kur, teiksim, 250 ir graudaugi, plus mīnus 50-60 hektāri kā kur gadu ir kukurūza, un tad ap, teiksim, tiem 200-250 hektāriem ir zālā. Jā, tā piena lopkopība ir pamatnozara, uz doto brīdi mums ir 180 slaucams govs, un arī tikpat vēl ataudzējams dažādu vecumu telītes. Ganāmpulku ataudzējam no savām telītēm. Grūtajos laikos pat grūsnes teles pārdodam, lai būtu šī iespēja tikt pie līdzekļiem un izdzīvot. Tas arī, teiksim, arī tika attīstībā uzreiz jūtams ir attīstībā, jo attīstība ir apstājusies.